Iepriekš es uzbūvēju šo ar gaisa darbināmo velosipēdu kā jautu projektu, lai pārbaudītu, cik dzīvotspējīgi varētu būt ar gaisa darbināmu transporta līdzekļi. Tas darbojas, pārvēršot saspiestu gaisu rotācijas kustībā, izmantojot pneimatisko cilindru un šo kloķa mehānismu. Tas pēc tam griež ķēdi, kas piedzina aizmugurējo riteni un virza mani uz priekšu. Un tas darbojās diezgan labi, taču bija dažas problēmas. Sākumā galvenais kloķa as izmanto 8 mm diametra pleca skrūvi. Konstrukcija paredzēja, ka M6 vīkņotajai daļai jābūt zemslodzes, kas neizturēja pat pusi no cilindra nominālā spiediena. Kopš tā laika esmu aizstājis to ar 10 mm pleca skrūvi, un tagad vīkņotā daļa nav zem slodzes. Tas nozīmē, ka plānākās daļas diametrs faktiski ir dubultots, un tai vajadzētu izturēt pilnu cilindru spēku pie 100 PSI spiediena. Tāpat, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti, vārstu laiks ir jāoptimizē tā, lai spiediens cilindrā būtu vienāds ar atmosfēras spiedienu brīdī, kad izplūdes vārsta atverās. Jo jebkurš liekais spiediens, kas izplūst caur izplūdes sistēmu, ir izniekot enerģiju, kur varētu izmantot, lai velosipēds brauks tālāk. Lai to izdarītu, man vai nu jāmaina vārsta laiks atkarībā no ieplūdes spiediena, vai arī jāregulē ieplūdes spiediens un jāatstāj fiksēts vārsta laiks. Pēc pārdomām es nolēmu izvēlēties otro variantu, jo ieplūdes spiedienu bija grūti izmērīt, kamēr velosipēds darbojas. Es izveidoju šo izciņu un slēdžu sistēmu uz kloķa, lai elektronika zinātu, kad atvērt vārstus, un tā ir optimizēta darbībai apmēram 35 līdz 40 PSI spiedienā. Tātad paskatīsimies, cik tālu šī lieta patiesībā aizbrauks. Tātad man ir gaisa tvertne ar 100 PSI spiedienu, un tas ir samazināts līdz 40 PSI cilindram. Tam vajadzētu dot izplūdes spiedienu aptuveni 15 PSI, kas ir pēc iespējas tuvāk atmosfēras spiedienam. Tāpēc es ceru, ka šis būs labs nobraukuma tests. Atstājiet komentāru zemā komentāru sadaļā, cik tālu jūsuprāt šis velosipēds aizbrauks. Es nedomāju, ka tas būs pārāk tālu, bet tieši to es šeit arī testēju. Labi, sākam. Bez mīšanās. Labs sākums. Kamēr es testēju velosipēda darbības rādījus, un tu mēģini uzminēt, cik tālu ar to var aizbraukt, apstīsim dažus aptuvenus skaitļus. Tvertne velosipēda aizmugurē ir ar 24 litru tilpumu un ir uzpildīta līdz 100 PSI manometriskajam spiedienam. Manometriskais spiediens nozīmē, ka mērītais spiediens tiek noteikts, izmantojot atmosfēras spiedienu kā atskaites punktu. Tātad, pie 100 PSI manometriskā spiediena no tvertnes var izlaist aptuveni 6,8 atmosfēras gaisa. Tas nozīmē, ka tvertnē ir gaisa daudzums, kas pie atmosfēras spiediena aizņemtu 6,8 reizes lielāku tilpumu, jeb 163,2 litrus atmosfēras gaisa. Katru reizi, kad virzulis pabeidz pilnu ciklu, ar gaisu tiek piepildīts aptuveni 0,4 litru tilpums. Tagad svarīgā daļa, kas šeit jāņem vērā, ir izplūdes spiediens. Ja gaiss, kas izplūst no izplūdes, ir ar vienas atmosfēras spiedienu, katrs cikls izmantos 0,4 litrus no kopējā. 163,2 litrus. Kopā tas veido 408 ciklus. Bet, ja izplūdes spiediens ir 2 atmosfēras, katrs cikls izmantos 2 reiz vairāk gaisa, faktiski samazinot darbības diapazonu uz pusi. Vēl viena pēdējā lieta, kas jāņem vērā, ir minimālais spiediens, pie kura velosipēds var darboties, jo tam joprojām ir nepieciešams zināms spēks, lai mani virzītu uz priekšu. Es vēl neesmu pārbaudījis minimālo spiedienu uz līdzenes virsmas ar jauno zobrata attiecību, bet pieņemsim, ka minimālais spiediens ir, teiksim, 1,5 atmosfēra. Atņemot šo no aprēķinātā tilpuma, mēs iegūstam kopā 127,2 litrus atmosfēras gaisa, ko var izlaist caur izplūdes sistēmu. Sadalot šo ar 0,4, mēs iegūstam aptuvenu ciklu skaitu – 318. Tagad katrs virzuļu cikls pārvieto velosipēdu kopumā par 2,15 metriem. Tādējādi ļoti aptuvenu attālumu novērtējumu var aprēķināt kā 684 metrus. Jā. Tas noteikti nozīmē, ka visa tvertne ir tukša. Apmēram 18 PSI. Lai izmērītu attālumu, es atskatījos uzfilmēto materiālu, saskaitīju, cik cikls virzulis veica, un reizināju to ar attālumu, ko tas veic vienā ciklā.
Kopējais attālums ir 640,7 metri, kas ir krietni mazāk par aprēķinātajiem 684 metri. Turklāt es neizmantoju jaudu visa testa laikā, jo pirms pagriešanās kādu brīdi ļauju inercei darboties. Tas nozīmē, ka cilindrs faktiski veica tikai 263 ciklus ar piedziņu, jeb 565,5 metrus. Tas varētu liecināt, ka izplūdes spiediens bija nedaudz virs atmosfēras spiediena, vai arī cilindra izplašanās tilpums ir nedaudz lielāks nekā es biju aprēķinājis, jo man nav iespējas to precīzi izmērīt. Jebkurā gadījumā velosipēds nobrauc 640 metrus, visticamāk iešanas ātrumā. Paskatīsimies, vai tas ies ātrāk. Tātad tvertnē ir 100 PSI, bet regulators man ir pilnībā atvērts, tāpēc 100 PSI tieši iepuldīs cilindrā. Nezinu, cik ātri tas brauks, bet cerams, ka tas dos man daudz griezes momentu aizmugurējam ritenim. Iemesls, kāpēc es saku, ka nezinu, cik ātri tas ies, ir tāds, ka cilindrā ir maksimālais gaisa plūsmas ātrums uz iekšpusi un ārpusi. Pašas ieplūdes un izplūdes atveres cilindrā ir diezgan mazas. Bet, ja es varu nodrošināt lielu griezes momentu aizmugurējam ritenim, tad tam vajadzētu man diezgan labi pātrināt. Labi, pirmais tests ar 100 PSI. Ceru, ka tas nesalūzīs. Jā, re, tur tas ir. Tam ir liela jauda. Tu dzirdētu to izplūdes spiedienu. Jā, izplūdes spiediens ir tik augsts, ka tu to darbinā ar šādu spiedienu. Es brīnos, cik daudz spiediens ir nokrities tikai no šī viena brauciena. Spiediens jau ir nokrities līdz 80 PSI. Darīsim to vēlreiz. Tagad spiediens ir 80 PSI. Es vienā braucienā zaudēju tik daudz spiediena. Es atkal vairs netieku tam līdzi. Pēc šī testa ar augstāku spiedienu jūs droši vien nevarat sagaidīt, kad es pārbaudīšu niršanas balonu, lai tas ilgāk uzturētu šādu jaudu, bet vispirms izteiksim dažas prognozes. Pie 100 PSI padeves spiediena katrs cikls izmanto aptuveni 1 litru gaisa atmosfēras spiedienā. Es nedaudz meklēju internetā, un lielākais niršanas balons, ko atrada, bija 20 litru, un to var uzpildīt līdz 230 bāriem, jeb 220 reižu lielākam par atmosfēras spiedienu. Tas dod kopā 4540 litrus atmosfēras gaisa. Sadalot šo daudzumu ar gaisa daudzumu, kas nepieciešams vienam ciklam, un reizinot ar attālumu, ko var nobraukt vienā ciklā, iegūstam aptuveni 9,5 km, jeb 5,6 jūdzes. Tagad tas izklausās diezgan labi, vai ne? Bet tā nav visa patiesība. Jo 20 litru tvertne, kas paredzēta 230 bāriem, nav viegla. Tukšas tvertnes svars ir 23 kg. Ne tikai tas, bet arī gaiss, kas tiek uzglabāts šādā spiedienā, pats par sevi sver aptuveni 5,5 kg. Tādējādi kopējais svars ir 28,5 kg. Tā kā jā, es īsti nesteidzos tādu iegādāties tuvākajā laikā. Jā, ar augstu spiedienu ir daudz jautrāk, bet tāpat kā ar jebkuru transporta līdzekli, jo vairāk jaudas izmanto, jo mazāks ir darbības rādijus. Pirms es beidzu šo video, es vienkārši gribu ātri salīdzināt šo ar gaisa darbināmo velosipēdu ar manu paša izgatavoto elektrisko velosipēdu. Gaisa tvertnešī ar gaisa darbināmā velosipēda aizmugurē sver apmēram 10,6 kg un dod man 640 metru darbības rādijusu. Tagad akumulātora bloks, kas ir neliela melna kaste šeit uz man elektriskā velosipēda, sver nedaudz vairāk par 3 kg un dod man darbības rādijusu braucot ar apmēram 10 jūdzēm stundā. Tas dod man 38 jūdžu darbības rādijusu, kas ir gandrīz 100 reizes vairāk nekā šim ar gaisa darbināmajam velosipēdam, pie tam ar trešdaļu svara. Ja man būtu akumulātora bloks, kas sver tikpat cik gaisa tvertne šim ar gaisa darbināmajam velosipēdam, tad teorētiski es varētu nobraukt 120 jūdzes ar ātrumu 10 jūdzes stundā.
Tātad šī gaisa tvertne tuvākajā laikā neaizstās manu elektrisko akumulātoru. Salīdzinot akumulātoru bloku ar lielāko niešanas balonu, ko varēja atrast, niešanas balons ir gandrīz 10 reizes smagāks par akumulātoru un dod man tikai apmēram 7. daļu no šī akumulātora darbības attāluma. Tāpēc es nedomāju, ka ar gaisa darbinām transporta līdzekļi tuvākajā laikā aizstās visus mūsu pārējos transporta līdzekļus. Es vēlos jums ļoti pateikties par šī video noskatīšanos. Ceru, ka tas jums deva ieskatu tajā, kā ar gaisa darbināmiem transporta līdzekļiem, lai tie būtu noderīgi, droši vien ir jāpārkāp fizikas likumi. Bet es ceru, ka tas jums bija izklaidējoši. Ja jums patika šis video, lūdzu nospiediet patīk. Ja šajā kanālā esat pirmo reizi un vēlaties redzēt vēl vairāk šādu projektu un eksperimentu, tad lūdzu abonējiet kanālu zemāk. Milzīgs paldies visiem maniem atbalstītājiem par atbalstu manam darbam un par to, ka padarāt šādus projektus iespējamu. Un tiekamies nākamajā video. Turklāt es vēl neesmu runājis par elektriskā velospēda veiktspēju, tāpēc tagad zinu, ar kuru no tiem turpmāk braukšu.